Dievs, tava zeme deg. Sots par pilsonisku pasivitāti, ļaundaru varu. Tieši par to šodien gribēju parunāt. Faktiski Latvijā uz doto brīdi ir naudas vara. Visi tie, ko mēs tur redzam, uz doto brīdi Saeima, deputāti, ministri, tad butaforisti, teātra aktieri, grēkāši tautai. Un faktiski ar savu pilsonisko pasivitāti mēs uztaram šo ļaundaru varu. Mums vienīgais tā nelaime uz šo brīdi, atvainojos, ka mēs šos ļaundarus vairāk uzsveram savus tautas brāļus, deputātus, ministrus, ka redz, viņi ir tie, kas ved valsti uz iznīcību, šiem miljardu parādiem, uz zemāko labklājības tautas izmiršanu, bet faktiski viņi ir tādi šī teātra aktieri. Un, ja mēs neiesaistamies politikā, kā daži saka, politika man neinteresē, man tur naudu jāpelna un tā tālāk, arī tā naudas pelnīšana, mēs redzam, Latvijā ir, piedodiet, sūdīgi. Neko diži šī mazajā tirgu, kas ir zem ap 1,5 miljonu, 1,2 miljoniem, ja, 2 miljoniem. Nu, nav mums. Un tā pirktspēja Latvijas iedzīvotājiem ir tik zema, ka vidējais un mazais uzņēmējs faktiski vārguļo. Ja. Ik pa brīdi mēs dzirdam, ka kaut vai, piemēram, Amorāli Brents ir aizgājis ciet, un daudz citi restorāniņi, kafēnīci, jo tie ciet tikai tāpēc, ka, nu, nav šis tirgus šeit, nav šī tirgus pirktspēja. Un runāt, politika uz maniem neatiecās, es atvainojos, ir idiotisms. Ja. Tas, manuprāt, speciāli tiek darīts šis imidžs, kad politika uz maniem neatiecās, lai cilvēki neiztaistītos šinīs kursos. Naudas var saglabāt savu ieteikumu valstī, un faktiski mēs lēnām garā izzust. Ja. Un kaut kāds bars ar, kā viņš sauc, dīvaņiem aģentiem 007 James Bondiem, kur tas skraida apkārt un faktiski nesaņemot pat apgraust kaulu no saimnieku galvu miljardiem. Tie miljardi, ko izsaimnieko mūsu valstī, ja, uztur šo sistēmu. Ja. Viņi arī viens no tie, kas ir, ja jūs redzat, ka kāds tur nonievā kādu politiķi, ja, tur kliedz nav vērts, un tur smējās, un mana garantija, 90% ka šis cilvēks ir aģents 007, kuram uzdevums uzturēt sistēmu. Ja? Un lielākoties, ja runā pēc cilvēciskā tāda psihotipa, nu, tie cilvēki savus kompensē savus mazvērtības kompleksus. Viņiem relatīvi vienalga, kas notiekās ar valsti. Galvenais, ka viņi sajūtās kā filmaroņi, kas ietekmē procesus. Bet tas, ka valsts aiziet postā, tas viņus tā it kā viņi, nu, galvenais, ka es esmu filmaroņs. Ja? Un tāpēc, mīļie cilvēki, nu, teksts, politika man neinteresē, ir jāizmet miskastē. Mums ir aktīvi jāiesaistās savā liktenī. Un uz doptie šī naudas varas sistēma, šī krāpnieciskā viltīgā sistēma mūsu valsti ved uz iznīcību. Mūsu tauta tur, nu, uz iztiksmes robežas, ja. 400,000 iedzīvotāji dzīvo verga eksistencē. Un tie paši mūsu uzņēmēji, kas saka, man neinteresē, man ir politika, man interesē kā pabarot sevi, ja. Nu, tu šinī tirgu, šinī Latvijā sevi nevari normāli pabarot. Ja? Tu iztiec vēl dzīvību, un lielākoties tavu funkciju bankas kredītu nodrošināšana, bankas procentu maksāšana. Ja? Nu, tu piepalīdz bankām ar savu uzņēmējdarbību Latviju, nevis attīstīt Latviju, bet bankām radīt šos kredītu procentus, ko viņi iegūs no tevis, nu, ka tu kaut ko dari, tev naudiņu aizdot tā tālāk. Ja? Kaut tās naudas aizdošana un zaugļošana ir lielākais grēks. Nu, saprāta robeža, nu, kā sakot, visā saprātā. Tāpēc aicinu iesaistīšās šīs politiskos procesos, nestāvēt malā. Un 3. oktobri aiziet, nobalsot. Un nobalsot par tiem, kas ir par sistēmas maiņu, nevis par personālu mainīšanu krēslos. Ja. Latvija ir tavās rokās. Mēs ticam, mums izdosies.